izdarījis mainieki, tātad šveicieši. Romans Vīks, pirmais pie ripas. Nav gūti vārti, Edgars Masaiskis nosargā vārtus neskart, Vīks neapmierināts, bet vārtu nav. Pēc tam izkustējās, iespējams jau pēc metiena 0-1. Pēc pirmās sērijas piesedza šo vārtu stabiņu, nedaudz, protams, izgrūda vārtus, bet vārti nav gūti. Tagad jau mūsējie izdarīs metienu. Latvijas komanda izvirzās vadībā, protams, kur tehniskais Nižerijs bija tas, kas izpilda pirmo metienu. Pārspēts Martins Gerbers. Bez variantiem, tā teikt. Dzirdam Latvijas līdzjutēji Edgars uzmundrina Masaiski un lems. Metiens tieši tādā pašā stilā un Masaiskis vēlreiz atvaira bulīti. Arī Levam neizdodas gūt vārtus. Un metienu atvaira tomēr Martins Gerbers. Un Šveices izlase turpinās. Mēs vēl vienu izdarījumu. Neizdevās pacelt pāri aizsargam ripu un tālāk spēlē Gerbers. Sprungies. Un Latvijas izlase izcīna vēl vienu uzvaru šajā pasaules čempionātā. Pietiek ar vieniem gūtiem vārtiem šajā sērijā un mūsējie līksmo. Vēl viena uzvara. Trešā uzvara šajā čempionātā. 4 punkti mūsējiem panākam. Zviedriju pakāpjamies uz 3. vietu E grupā. Un spēram nelielu, bet solīti pretī ceturdaļu finālā. Krīgers apsveic Znaroku, priecājās mūsu līdzjutēji. Mārtiņš Cipulis guva pirmos vārtus un Nižerijs realizēja bulīti. Metiens garām vārtiem nedaudz pat skāra ripu Edgars Masaiskis un mūsēji izcīna 3. uzvaru šajā čempionātā. Pārspēta beidzot arī Šveices izlase, kas līdz šim nebija izdevies. Esam lauzuši pēdīgo tradīciju gan pret Zviedriju, gan pret Šveici. Un līksmo mūsu līdzjutēji, protams, arī hokejistu sievas un draudzenes. Līksmo viss Latvijā vēl viena uzvara. Lielisks atkal Edgars Masaiskis vārtos. Neizdevās pamat laikā izcīnīt uzvaru, bet izdevās to izdarīt pēc spēles metienu sērijā. Tātad 3. uzvara mūsējiem. Skatīsimies un gaidīsim, kurš būs labākais Latvijas izlases rindās. Znaroks tur sūta gaisas kustus līdzjutējiem, ģimenei un visiem hokeja draugiem Latvijā. Sandijs Žanīns atzīts par labāko Šveices komandā. Un lieliski dzirdam fonā atbalstu Edgars. Fantastiski spēle, protams, Masaiskis aizvadīja.
Un lielā mērā tieši pateicoties viņam vēlreiz dzirdēsim Latvijas valsts himnu. Neapšaubām Edgars Masārskis atzīts par labāko šajā mačā. Protams, par šo tikto pulksteni. Viņam svarīgāk ir šīs dienas 2 punkti un lieliskā spēle. Edgars Masārskis atzīts par labāko un vēlreiz atgādina 2-1 uzvaram čempionāta saimnieku Šveices izlasu un vēlreiz pierādām, ka varam cīnīties ar jebkuru komandu šajā čempionātā. Galvenais ir spēlēt disciplinēti un aizsardzīgi.